Rīga 2014. gadā godam nesa Eiropas kultūras galvaspilsētas vārdu. Sajūtas, emocijas, atziņas. Vai atmiņām ir lemts palikt pagātnē, vai tomēr viss paveiktais ir ļoti spēcīgs impulss sabiedrības domas pagriezienam? Viens no mūsu veiksmes stāsta iemesliem ir bijis tas, ka mēs esam bijuši ļoti stingri savos uzstādījumos, ļoti mērķtiecīgi to realizācijā, jo faktiski visu to, ko mēs esam teikuši šajā grāmatā, mēs esam šajā programmā realizējuši. Un es domāju, ka šis gads ir tāds atskaites punkts, pagrieziena punkts, es ceru, jo visā tajā, ko mēs esam iekļāvuši programmā, ko mēs esam realizējuši, mēs esam mēģinājuši ielikt dziļu saturu un ļoti jēgpilnu pieeju visam tam, ko mēs esam darījuši. Tajos brīžos, kad kolēģi ārvalstu eksperti vairāk kārtīgi man pašai personīgi to ir teikuši, es saprotu, ka caur mūsu programmas pasākumiem tas ir redzams un nolasāms visiem. Es atļaujos teikt, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas programma ir Rīgas un Latvijas veiksmes stāsts. Bet, lai noskaidrotu, kā šī Rīgas veiksmes atslēga tika izkalta, patīsim laiku atpakaļ līdz 2013. gada rudenim, kad skaidra bija tikai pati ideja, kā izmainīt sabiedrības domu, bet pasākumi šī lielā manevra veikšanai vēl bija tikai priekšā. Vispirms bija ideja, ka Rīgai noteikti ir jāpretendē, pēc tam radās pieteikums, vesela grupa cilvēku domāja, plānoja, izteica savas idejas, lika kopā, un tā radās arī programma. Force majeure, tas ir kaut kas mazliet nepareizs, kaut kas īpašs, pārsteidzošs, negaidīts. Tas ir gaismas stars, kas apstaro mūs visus. Tā ir kultūra, kas ir nepārvarama vara. Jābūt kaut kam tādam, kas ir kaut kas vairāk nekā parasti. Un tā mēs arī esam veidojuši savu programmu, lai tas ir kaut kas īpašāks, negaidīts, kaut kas, kas pārsteidz cilvēkus, vai kas tā kā mudina atļauties vairāk nekā parasti. Viens no kultūras pamatakmeņiem ir cieņas apliecinājums grāmatai, jo tieši grāmata ir spēks, kas principiāli spēj mainīt. No nezināšanas uz zināšanu, no neizpratnes uz apzināšanos. Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta savu gadu sāka ar grāmatu ķēdi, kas pulcēja tūkstošiem cilvēku, lai no vecās Nacionālās bibliotēkas ēkas rokām pārnestu grāmatas uz jauno, uz mūsu gaismas pili. Mums tik ļoti vajag to kopības sajūtu sajust. Un tās bija atkal emocijas, kuras, es domāju, tā, prozīski sakot, atcerēšos līdz kapu malai. Pārtunot visu filmiņu cauri, tas bija tomēr priekš manis viens no īpašajiem momentiem. Latvieta ķēdīta, un grāmata tā vienojošā. Tas bija kaut kas tāds vienreizējs. Mums ķēdes, protams, ir pierasta lieta, bet šī ķēde ir tiešām prieks un simbols, un mana dvēsele iet pa ķēdi. Kaut kas tāds vispār ir unikāls. Nekad neko tādu nebūtu iedomājies. Man liekas, tas ir skaisti, un tur tā mūzika skan, cilvēki dejo, un kaut kā tas ir tāds cilvēka spēka apliecinājums, ir daudz arī izdarīt cilvēks. Tā vajag kaut kādu vienotības sajūtu. Šajā emocionālajā pacēlumā notika arī Rīga 2014 atklāšanas koncerts, kas pierādīja, ka arī neliela nācija var būt varena nācija. Esiet sveicināti mūsu valsts un nu jau arī Eiropas kultūras galvaspilsētā Rīgā. Es uzreiz sapratu, cik tas ir liels notikums. Un, protams, es ar prieku tajā piedalos. Man vispār ir jābrīnās, ka pie mums notiek tik milzīgi notikumi, ka mēs taču esam tomēr tik neliela nācija. Un mums pie tik neliela cilvēku skaita ir tik lieli talanti visās gan mākslās, gan zinātnē. Un
Un tie notikumi notiek tieši adekvāti, es domāju, pat vēl vairāk nekā no šāda cilvēka no 2 miljoniem Latvijas iedzīvotāju varētu sagaidīt. Man liekas, mūsu kultūras dzīve ir pietiekami no notikumiem bagāta. Lai nācija būtu stipra, tai jāapzinās arī sava vēsture. Valsts drošības komitejas ēka jeb Stūra māja Latvijas okupācijas 50 gadē kļuva par totalitārās varas spilgtāko simbolu, un tā joprojām ir pagājušā totālo karu, masu represiju un genocīda gadsimta relikts šodienas Rīgā, kas savas durvis atvēra ikvienam. Šis bija viens no pretrunīgākajiem un diskusijas raisošākajiem projektiem Eiropas kultūras galvaspilsētā. Tā mūsu ideja bija piešķirt šai ēkai tādu personiskās vēstures statusu, un tāpēc veidot šīs izstādes šeit, lai viņas izstāstītu šos personiskos stāstus. Tas ir stāsts par vēsturi, tas ir stāsts arī par dzimtu. Tās ir zināšanas, tā ir laba ziņkāre, un tā ir arī informācija. Jo mēs visi šeit mākam labi stāstīt, un arī, ja rodas kāda interese, mēs varam pateikt, kur ko pameklēt tālāk. Vai ēkas baisā pagātne arī apmeklētājos radīja drūmas sajūtas? Pagrabi tur bija mazliet jāpasījā, kas ir reālais stāsts par pagrabu un kas ir mīts un kas ir propaganda. Nebija drūmi nekādā gadījumā, jo arī paši kādreizēji ieslodzītie šeit nenāca ar drūmām domām. Mums tiešām bija bauda strādāt. Mēs izbaudījām gan vasaru, gan šeieni. Mums bija ļoti patīkami dzirdēt paldies no ļoti daudziem cilvēkiem, kuri novērtēja to, kas ir padarīts un izlasīts. Mans pirmais paldies tika saņemts no tā ap 10 gadu puikas, kas pienāca klāt pirmajā dienā un teica, paldies, bija visai interesanti. No mana skatījuma tas ir izdevies ļoti labi. Par Rīga 2014 simbolu kļuva vasarnīca. Celtne esplanādē, kuras ieceri bija ne tikai kalpot kā informācijas centram. Šai konstrukcijai bija arī savs filozofisks virsuzdevums. Vēlreiz atcerēties, ka Rīga nekad nebūs gatava, taču tās celtniecībā jāiesaistās ikvienam. Strādājot pie tās domas un jau sākot strādāt kopā ar Rīga 2014 biroju, radās šī ideja. It kā vienkārši tāds materiāls celtniecības sastatnes, kas simbolizē to, ka Rīga nav gatava, bet ne jau tikai tas, ka varbūt Rīga nav uzcelta, bet tur lielā mērā bija tā doma par kultūras procesu, kas nav gatavs, kas nav pabeigts, kas ir jāturpina. Jā, no ārpuses tā konstrukcija tāda savādi izskatās, bet iekšā ienāca un tāds zaļums tik skaisti, mājīgi. Tā gribās pasēdēt, paskatīties uz puķītēm, uz grāmatas palasīt. Un plus vēl skan ļoti patīkama mūzika. Viens būtisks koncepts tajā visā bija radīt tādu kā gandrīz vai neredzamu rāmi, kas ir tikai kā fons visiem tiem procesiem, kas tur notiek, kas tikai it kā ierosina, ka tur tur ir laba vieta, lai tur notika koncerts, vai tur ir atkal laba vieta, kur var pielikt ekrānu un skatīties kino. Šī konstrukcija darbojas bez mazliet arī tā kā noasa šķirsts, jo tie cilvēki, kas nekad nebija bijuši iekšā, daudzi lietas dēļ sabēga iekšā, pēkšņi attapās, ka jā, šeit ir diezgan interesants lietas, un no iekšpuses šeit izskatās daudz savādāk nekā no ārpuses. Tas bija kaut kas citādāks, neparasts, nebūtu neviennozīmīgs. Cilvēki ļoti dažādi par to izteicās, un man liekas, ka tas ir ļoti labi. Īstenībā man ir tā, ka ir tukšums. Liekas, ka šeit kaut kā pietrūkst, jo tad, kad pirmo reizi, kad es gāju garām un nebija būvis, man bija gaužām bēdīgi, un tur jau saimniekoja dārznieki, kas stādīja kaut ko un smējās par kaut kādu savu joku. Man bija tā drausmīgi sāpīgi, man likās, viņi smējās, ka nav vairs manas mīļās mājas. Jo tā tomēr man bija māja, es tur dzīvoju diezgan ilgu laiku, visu vasaru. Skumji nemaz nav, jo tādā brīdī, kad tu domā par kaut kādu ēku vai objektu vai instalāciju, kurš ir uz laiku, tad tas ir uz laiku. Un
Tā vērtība ir tas mainīgums, nepastāvība. Ja kaut viens notikums šajā programmā kaut ko maina cilvēkā, viņam pašam to apzinoties vai neapzinoties, tad šis kultūras galvaspilsētas gads ir izdevies. Jo mēs esam bijuši varbūt pat inovatīvāki nekā daudz citas kultūras galvaspilsētas un varējām piedāvāt jaunus risinājumus. Tātad mēs esam ne tikai vienā līmenī, bet mums ir jomas, kur mēs varam piedāvāt vēl vairāk. Rīgai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai planētas mūzikas elites skatieni pievērsās tovakar, kad daudzās pasaules koncertzālēs un opernamos valdīja klusums, jo mūsu izcilākie mākslinieki bija šeit, savā pilsētā, koncertā, dzimuši Rīgā. Uz Rīgu sabrauca Rīgas dēli un meitas, slavenības, dziedātājas no visas pasaules un beidzot uzstājās visi uz vienas skatuves. Tas ir ļoti labi. Tā bija ļoti pareiza ideja uzvest koncertu priekšā, lai tur būtu tas kolonnas, lai varētu arī kamera parādīt visu to Rīgas centra iekārtojumu, gan kanālu, gan tur kaut kur tālāk Rīgas baznīcu torņi. Jā, tas bija ļoti pareizs, ļoti precīzs risinājums, un šeit ir jāaplaudē šī risinājuma autoriem. Gaisotne bija ļoti laba, pareiza, tāda pacilājoša, bet reize turpat netālu spēlēja kaut kādi ielas muzikanti, un tas bija ļoti forši, kā šeit lieliska pasaules, Eiropas galvenā skatuvē, un tepat arī kaut kas vieglāks, nepieradinātāks, un tas nozīmē, ka Rīga dzīvo un ka mūzikas gars viņš dzīvo ne tikai lielajā skatuvē, bet arī visur, un tas padara Rīgu par īstu Eiropas mūzikas galvaspilsētu. Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta pasākumu virpulī spēja ieraut ne tikai pilsētas viesus, bet arī emocionāli satuvināt pašus mājiniekus. Īpaši vienotības sajūta valdīja vasaras saulgriežu laikā, kad Mežaparka lielajā estrādē notika pēdējos gados vērienīgākais deju lieluzvedums Lec saulīti. Grandios, no atmiņas neizdzēšams pārdzīvojums. Ideja jau bija sākotnēji, ka tā tāda būs jauna mūzika, rakstīta dejotājiem, un protams, ka mēs gribējām piesaistīt arī korus, jo bija skaidrs, ka vieta būs Mežaparka estrāde, un kā tad Mežaparka estrādē bez dziedāšanas. Un tad dzima tā ideja, ka koristi varētu būt, teiksim, kopā ar skatītājiem. Es redzu ar emocijām pārņemtus cilvēkus. Es pati esmu tādā daļajā eiforijā, un emocija ir vienkārši tāda, ka līdz asarām kakls aizņaudzās. Jā, tās ir emocijas. Pirmais, kurā brīdī man aizvēlās elpa, bija, kad es vispār iegāju Mežaparka estrādē. Kad es ieraudzīju, kā tas viss izskatās, ka viss ir apgriezts otrādāk, un ka viss Mežaparks ir pārtaps par lielu lauku sētu, un tas bija ļoti. Tas bija tiešām ļoti, ļoti liels, spēcīgs emocionālais pacēlums, ko mūs grūti aizmirst. Un labi, ka tā. Noslēguma dziesmu vismaz, kā mēs varējām redzēt, tad Māris Sirmais it kā diriģēja korus un skatītājus un klausītājus, un arī simboliski, kad dzied pēdējās dziesmas, teiksim, noslēgumā izskan tā frāze vieno visu Latviju tautu, un tas tā ļoti emocionāli arī izskanēja. Tas bija tiešām ļoti, ļoti maģiski, tas viss kopā, tā vienotība, ka dejotāji koristiem bija vienotā veselumā ar Raimondu Prigulu mūziku, kas ļoti spēcīgi, man liekas, uzrunāja pilnīgi visus. Un tā dejotāju vienotība, tas
spēks, kas valdīja, man liekas, kas bija kaut kas neaprakstām. Daudz dejotāji raidīja tādas saulainas skatienas mūsu virzienā, un tas jau palīdzēja, protams. Man liekas, ka to jūta pilnīgi visi, kas bija gan klātienē kā skatītāji, vērotāji, klausītāji. Tas bija lepnums par latviešiem, lepnums par sevi, par savu kolektīvu, par ko tu esi, un lepnums par to, ka mēs varam kaut ko tādu uztaisīt, ka mēs varam īstenot savus sapņus un savas ieceres, un lepnums un gods par to, ka mēs spējam neaizmirst savas tradīcijas un par to rūpēties un viņas atdzīvināt un caur jauno parādīt visai pasaulē, ka tas ir kaut kas tiešām īpašs un vērtīgs. Cilvēki jau tur iesaistīti ir ļoti daudz, teiksim, gan choreogrāfi, gan režisors, scenogrāfs tāpat, un tas tāds komandas darbs ir, un es domāju, ka tas darbs patiešām izdevās ļoti, ļoti labi. Jā. Pēc deju lieluzveduma man par lielu prieku, teiksim, tā noslēguma dziesma Lec saulīte uzsākus ir arī dzīvi ārpus šī lieluzveduma. Bija tiešām tāds gandarījums par to paveikto, un jāturpina strādāt. Jā. Ikvienam latvietim pagājušā gadā šķita likumsakarīgi, ka pasaules koru olimpiādei ir jānotiek Rīgā. 2014. gada jūlijas Rīgā pagāja mums pašiem tik labi saprotamajā kordziedāšanas zīmē. Tā ir miermīlīga, draudzīga sacensība, lai pasaulē parādītu, kurš ir labākais. Tas ļoti daudzveidīgais kategoriju piedāvājums, kas ir šajā koru olimpiādē, viņš patiešām ir, manuprāt, vareni iespaidīgs, un neko līdzīgi mēs tādu vairs pasaulē nesastapsim. Neapšaubām šajā milzīgajā, es viņu teiktu, pat tādu simpoziju satiekās visdažādākā līmeņa kolektīvi, bet es domāju, tā pati galvenā noteikti un tā vērtīgākā lieta, ko nes šāda olimpiāde, tā ir Latvijas, Rīgas atpazīstamības zīme. Vai tev ir tā foršā sajūta, ka mēs esam koru lielvalstis? Noteikti ar lepnumu mēs to varam teikt. Noteikti. Jā. Tik mazai valstī uzņemt tik lielu notikumu, tik daudz korus, es domāju, tiešām ar to var lepoties. Skatoties pēc tiem rezultātiem, lielākās medaļas saņēma tieši Latvija. Un Latvija ir dziedošā tauta. Un es uzskatu, ka šeit vismaz vienreiz dzīvē vajadzēja notikt koru olimpiādē. Es domāju, ka tādas reizes ļoti uzjundīja kaut ko katrā cilvēkā. Un es domāju, pats noteicošākais, protams, kad Rīgu un Latviju visi pasauli pazīst kā koru galvaspilsētu. Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta par vienu no saviem mērķiem izvirzīja arī pilnveidot un attīstīt vairākas jau par tradīciju kļuvušas norises. Starptautisku uzplaukumu 2014. gada rudenī piedzīvoja kārtējais gaismas festivāls Staro Rīga. Mums ir festivāls šogad, tiešām lielu lēcienu veicis uz priekšu, jo mums ir ļoti daudz starptautisku mākslinieku. Mums ir mākslinieki no Igaunijas, no Lietuvas, no Portugāles, mums ir mākslinieki no Francijas, mums ir mākslinieki no Kanādas. Tiešām šī starptautiskā programma ir plaša, tie ir pasaulē zināmi mākslinieki, tie ir mākslinieki, kas piedalās labākajos pasaules festivālos. Arī Latvijas programma ir diezgan spēcīga, mums ir labākie mākslinieki, kas Latvijā veido video saturu un arī dažādas citas neparastas lietas ar gaismām. Šajā gadījumā tie Rīgas karnevāla dalībnieki Staro Rīgā ir Rīgas nami, Rīgas namu logi un tie cilvēki, kas ir izveidojuši šos namus, faktiski ir gaismu mākslinieki. gads Eiropas kultūras galvaspilsētā bija piesātināts arī vizuālās un laikmetīgās mākslas jomā. Labi apmeklētās izstādes liecināja, ka māksla, esot auglīgai videi, spēj sasniegt plašu skatītāju loku. Par iespējamo vērtību maiņas punktu speciālisti min Viests Celmiņš izstādi Rīgā.
Mums pirmkārt ir ļoti daudz labu mākslinieku, ir ļoti daudz labu organizāciju. Viens no notikumiem noteikti bija vizionārās struktūras no Johansona līdz Johansonam. Manuprāt, šī izstāde ir ļoti veiksmīgs piemērs, kā runāt par dažādu paudžu autoriem, kas ir saistīti ar Latviju, nes mūsu vārdu patiesībā pasaulē vēl ar vienu, un ir tādi, kas varbūt tikai šobrīd lauž to savu ceļu ārpus Latvijas. Viens varbūt veiksmīgs piemērs, kad ir ļoti liels apmeklētāju skaits, bija Vijas Celmiņas izstāde, kas pievilk ļoti plašu auditoriju, kas varbūt nav ikdienā saistīta ne ar šo mākslas veidu, ne ar vispār varbūt izstāžu apmeklētāju. Tas nav tipiskais izstādes apmeklētājs. Man jāsaka, ka tiešām Latvijā tāds muzeju sastāvs, tādas kolekcijas vienā izstādē nav bijuši nekad. No Modernās mākslas muzeja Ņujorkā, no Nacionālās galerijas Vašingtonā, no San Francisco Modernās mākslas muzeja, no Teita galerijas Londonā, no Frankfurtas Modernās mākslas muzeja, 3 no Eiropas un 3 no Latvijas. Un mēs 20 gadus vēlamies Vijas Celmiņas izstādi. Mēs runājam par to, ka mums vajadzētu, viņa ir latvieta, un visur viņa, arī pie viņas biogrāfijām ir visur Latvijā dzimusi. Manuprāt, bija ļoti veiksmīgi nokomplektēts pasākumu kopums. Ejot uz sarunu ar mākslinieci, kur gandrīz nevarēja tikt iekšā, vai iznākot vienlaicīgi arī katalogam, man bija skaidrs, ka tas informācijas apjoms, kas tika izziņots, vai, piemēram, filma, bija pietiekoši vērienīgs, lai aizskartu tās tik dažādās auditorijas daļas, kas patiesībā varbūt ikdienā neatnāktu. Tā ir viena no izstādēm, par kuru es īstenībā domāju vēl ar vienu. Ļoti gribētos redzēt Vijas Celmiņas darbus muzejos Latvijā, lai cilvēkiem ir Latvijā izpratne, kas ir šī mākslinieca, ko viņa varētu nozīmēt Latvijai, ko viņa nozīmē Latvijai. Tas nav vienkārši ar mūsu vēlmi realizējams, un šis 14. gads deva to iespēju. Kultūras galvaspilsētas gadā Rīgā aizsākās plaša kultūras decentralizācija. Daudzi projekti norisinājās ārpus pilsētas centra, līdz šim neapgūtās vietās. Piemēram, bijušajā rūpnīcā Boļševička, kur norisinājās laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit. Man jau liekas, ka par šo festivālu runā visu 6 gadu garumā, jo mēs izvēlējāmies šo tēmu tieši saistībā ar Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu, jo tas jau bija skaidrs, ka mēs taisīsim Survival Kitu līdz 2014. Paldies Dievam, parādījās Boļševičkā. Laikmetīgas mākslas centrs tika pozicionēts tieši tur, un tas, ka tas nav Rīgas centrs, un it īpaši labi, ka tas ir industriāls mantojums, kurš ir ļoti parocīgs gan plašām instalācijām, gan kaut kādu mūsdienu tehnoloģiju tur instalēšanai, jo industriālā telpa tieši paredzēta tehnoloģijām. Mēs apkārt redzam, ka notiek tik daudz kultūras pasākumu, ka mēs nevaram paspēt visus apskatīt, tad liekas, šī ir tā Rīga, kādai viņai vajadzētu būt, vai vismaz man tā liktos. Man vēl pietrūka laikmetīgā mākslas muzeja, un tad tā būtu tā mana utopiskā Rīga. Ļoti tuvu tam, kādu es Rīgu gribētu ieraudzīt. Par pasaules mēroga notikumu Rīga 2014 programmā tiek uzskatīta Gustava Kluča darbu izstāde. Lielākā pasaulē Gustava Kluča darbu kolekcija atrodas Rīgā, šeit. Un tas ir arī tas pamats, kāpēc vispār izstāde ir Rīgā. Mēs runājam par tiešām vienu no 20. gadsimta nozīmīgākajām mākslas personībām, kas nokļūst Krievijā, Petrogradā, tur revolūcija un tālāk ceļu viņu aizved kā strēlnieku uz Maskavu, kur būtībā šis periods, tie 20 apmēram gadi, kas viņam ir atvēlēti, intensīvā darba arī ar šo te zemi saistās. Un tāpēc pasaulē viņu pazīst kā Krievu avangārda mākslinieku un ļoti bieži aizmirst, ka viņa šī izcelsme ir Latvija.
Un arī tā varbūt ir tā īpašā viņa mentalitāte un tas viņa kods, ko viņš ienes Krievu avangardā. Vairākās tādās darbības jomās viņš ir pionieris. Tik plašas Gustava Kluča darbu ekspozīcijas, man šķiet, pasaulē līdz šim nav redzējusi, un tik tiešām šeit Rīga pildīja Eiropas kultūras galvaspilsētas funkciju. Es domāju, ir ieguldīts ļoti liels darbs, lai būtu visas iespējas tām iniciatīvām turpināt augt un attīstīties. Es redzu, ka vairākas no tām ir mainījušas sabiedrības viedokli, cilvēki ir kļuvuši atvērtāki. Tā apziņas maiņa ir viens no lielākajiem ieguvumiem. Teātra mākslā Rīga 2014 pavēra grandiozas iespējas atvest uz Rīgu ne tikai interesantākās pasaules izrādes, bet arī pasaules slavenām teātra trupām radīt izrādes par Rīgu. Par vienu no nozīmīgākajiem šāda veida iestudējumiem uzskatāma starptautiskās kompānijas Rimini protokola izrāde 100% Rīga, kas norisinājās festivāla Forte Forte ietvaros. Rīga kļuva par 22. pilsētu pasaulē, par kuru tapusi 100% izrāde. Šīs izrādes runā par varas attiecībām ar cilvēku vai par cilvēka dzīvi uz kaut kādu vēsturisku lielu notikumu fona vai cilvēka un masu attiecībām. Kas ir nenormālais, kas ir normālais un kas to nosaka un kādas ir šo abu attiecības. Tā kā tas ir tas, kas caurvīja šo programmu. Pusgadu ir notikusi šo 100 rīdznieku atlase. Ir pirmais cilvēks, pirmais procents šajā 100% ķēdē, un šis cilvēks vienmēr ir kāds, kas strādā ar statistiku. Ideālā gadījumā statistikas pats lielākais priekšnieks valstī. Aija Žīgure piekrita, un tas ir kolosāli. Protams, kad es tiku uzrunāta uz šo projektu, tas man bija liels jautājums. Es tā diezgan lielu rezervētu pārdomāju, kas tas tāds ir, painteresējos par to, kā šādi pasākumi notiek. Un tad es gūju pārliecību, jā, tas varētu būt interesanti, un šāds piedāvājums vai šāds izaicinājums būtu jāizmanto. Tad Aija tālāk izvēlējās nākošo uzaicinājumu. Šis nākamais 2% uzaicināja trešo un tā tālāk. Ar nelielām statistiskām kļūdām, kas ir pieļaujams, mēs tikām līdz 100. numuram. Mūsu uzdevums bija sekot, lai šie cilvēki aizpilda tās 5 pamatstatistikas kapatas, pēc kurām mēs tātad arī viņus grupējam. Dzimums, vecums, tautība, rajons, kurā viņi dzīvo, un mājsaimniecības veids. Šādi, kad izmantojot profesionālās statistikas metodes, vai uzrunājam vienkāršā valodā vai stāstam vienkāršā valodā par Rīgas iedzīvotājiem, tas viss ir ļoti interesanti, un ar to mēs vizuāli ļoti precīzi pastāstam tieši par konkrētu tēmu. Viens no Rīga 2014 mērķiem bija iesaistīt vērienīgajā kultūras programmā ikvienu cilvēku. Radīt mākslu pilnīgi visur un pārsteigt gan pašus mākslas procesa dalībniekus, gan skatītājus. Dejas diena tavā darba vietā lieliski atbilda šai idejai. Ik viens rīdzinieks ir kultūras darbinieks. Pamatā tas ir tieši tā, ka te ir rīdzinieki, dažādi profesiju pārstāvi, kas dejo savās darba vietās. Tur, kur viņi parasti strādā. Normāla darba diena, bet šoreiz tā darba diena pārvēršas par nelielu dejas izrādi, jo tās izrādes būs tā kā miniatūras skices, 3 minūtes garas, tik cik viena dziesma klasiski ir gara. Un tajā laikā tad arī tā ikdiena pēkšņi pārvēršās par kaut ko citu, viņi nodeja un tad atkal turpinās. Mums vispār diezgan raibs sastāvs, sākot no frizieriem, kuri ļoti atraktīva profesija. Viņiem ir uz skatuves. Un tad mums ir Rīgas satiksmes biļešu kontrolieri, pārdevēji, dārznieki Vērmanas dārzā, un tad mums ir velokurjeri. Man liekas, kā vispār kaut ko tādu var savākt no velokurjera darba. Tur trūkums bija tas, ka mēs tomēr neesam tādi īsti dejotāji, mums tomēr tas kustīgums nav. Jā, bet īstenībā varēja to visu uztaisīt. Jā, ir tā nostalģija, man tiešām patīk tie mēģinājumi, jo viens bija mēģinājums uz čaka un stabila stūra. Tāds šaurs, šitāds pats trotārs, un tad mēs visi 5 ar tiem riķiņiem tur bijām.
Mēs tur korķus taisījām cilvēkiem, visi skatījās, un mēs jau neko nemācējām. Cilvēks jau tagad iet ar acis nodurts lejā vai mobilajā telefonā, viņš jau neredz, kas notiek apkārt. Un tas, man liekas, tā pieķēra to acu skatienu cilvēkiem, un viņš varēja redzēt ne tikai tos objektus, bet arī pilsētas no citas skatu punkta. Ja man jautās, vai tas bija izdevies, tad es teiktu, ka ja mēs būsim ieraudzījuši daudzas lietas mūsu apkārt esošās ar jaunu Rīgas aci, tad tas būs izdevies. Kultūras dzīve, mākslas izpausmes un radoša rosība nav tikai pilsētas centra prioritāte. Īpaša uzmanība Rīga 2014 programmā tika veltīta pilsētas apkaimju iedzīvotāju iesaistīšanai savas apkaimes izzināšanai un pārvēršanai par kultūras telpu. Visefektīvāk šī iniciatīva izvērsās Sarkandaugavā. Jā, wow! Īstenībā joprojām nepamet tā sajūta, tā festivāla sajūta, tā prieka sajūta, kas valdīja tajā dienā, jo mums tiešām paveicās ar laiku, spīdēja saule un cilvēki plūda no visām pusēm. Un tik daudz cilvēku, tā kā tajā dienā, visas dienas garumā no rīta līdz pat 2 naktīs, man liekas, Sarkandaugavā es nebiju redzējusi. Ja runājam par Alekšas skvēru, tad katru reizi, godīgi, katru reizi, kad viņu paskatos, man ar vienu viņš patīk gan vairāk un vairāk. Alekšas skvērs it kā liekas tagad jau kā tāda pašsaprotama sakārtota vieta Rīgā, kā tas ir organiski iedzīvojies pilsētu vidē. Un tad, kad es tur esmu, ja tur notiek kāda pasākuma, tad tajā brīdī ir ļoti būtiski redzēt, kā izmainās šī cilvēka attieksme. Un parunājoties ar šiem cilvēkiem, to var redzēt, kā uz vietas tas notiek. Alekšas skvērs, kāda viņš var patikt, nepatikt, bet mūsu mērķis ir sasniegts dēļ tā, ka par to sāk runāt, par to sāk vispār diskutēt un domāt, kādā mēs pilsētvidē dzīvojam. Šis bija viens no tādiem Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas projektiem, kas mums tieši parādīja, ka mums ir nepieciešamas izmaiņas domāšanā, kā mēs attiecamies pret publisko ārtelpu pilsētā. Rīga nekad nebūs gatava, jo mēs paši būvējam to Rīgu. Mēs un tie, kas būs pēc mums, to turpinās noteikti darīt. Tāpēc jālec tajā vilcienā ir tagad, jāietekmē procesi, lēmumu pieņemšana un jādarbojās. Un Rīga vienmēr mainīsies un tai nebūtu būt gatavai. Manuprāt, ir svarīgi, ka šī gada ietvaros mums ir izdevies iezīmēt vairākas nopietnas tēmas, kas gan pilsētas, gan valsts līmenī būtu attīstāmas un turpināmas ilgtermiņā, kam būtu pievēršama daudz lielāka uzmanība nekā tas bija pirms Eiropas kultūras galvaspilsētas gada. Vēl ilgi pirms 2014. gada tika nolemts, ka nozīmīga dokumentētāja loma Rīgā kā Eiropas kultūras galvaspilsētā būs jauniešiem. Tieši viņu kā nākotnes Rīgas veidotāju skatījums par savu pilsētu tika apkopots vairākās filmās, bet paši jaunieši kļuva par daudzu izstāžu un mākslas norišu galvenajiem objektiem. Pats tā kā sev fotogrāfu neuzskatu, bet beigās tomēr interesanti bija pastīties, cik tās tēmas, tām bildēm ir dažādas, un katrai ir tāds bišķīts savs stāsts. Es aizvedu arī savus vecākus, un man māte teica, ka tomēr kaut kādai cenzūrai bija jāiet cauri, jo tur bija pāris tādas divdomīgas, vai neteikt vairāk. Filma šobrīd ir ļoti populārs un ļoti pieejams mēdījis. Un ar šo projektu Kino centrs uzstāsta tādu foršu iniciatīvu, kas tiek dēvēta par auditorijas izglītošanu. Tas ir projekts programmā Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta, kas radošās darbnīcās saved kopā kino profesionāļus un skolu jauniešus. Visa pagājušā mācību gadu laikā mēs ar dažādiem kino profesionāļiem, mūsu režisoriem viesojāmies dažādās skolās Rīgā un filmējām filmas par Rīgu, gan spēles filmas, dokumentālās filmas un pat arī taisījām animāciju. Tā ir tāda ļoti specifiska lieta, ja tur ir jābūt arī tādai interesei un vēlmei komunicēt ar jauniešiem un dot viņiem kaut ko no savas pieredzes un zināšanām. To vienu mērķi
mēs esam piepildījuši. Mēs noteikti esam atstājuši tai paudzei, kas nāk aiz mums, vēlēšanos izdarīt kaut ko tikpat interesantu, bagātu un radošu spožu. Gribat vai negribat, bet tomēr tās būs atskaites punkts, pēc kura vērtēs nākamās 10 gadus. 1 gads ir noslēdzies, bet vai tas ir ko mainījis galvenajos šī nozīmīgā gada cilvēkos, pašos rīdziniekos?